Es esmu Jānis Šepkēvits un ir 2024. gada sākums. Šī gada viducī būs 10 gadi, kopš es sāku radīt mūziku mazliet citās, man iepriekš nezināmās sfērās. Un šī mūzika, kuru sauc Šipsī, šogad piedzīvos savu otro dzimšanas dienu. Tas būs albums 2014, kurā es esmu iemūžinājis to mūziku, kas radās toreiz pašā pirmajā Šipsī koncertā. Man pašam personīgi ļoti vēsturiskā vakarā, bet es arī pieļauju, ka cilvēkiem, kas bija toreiz klāt Ziemeļblāzmā 2014. gada 8. jūnijā, tas varētu būt kaut kas ļoti īpašs. Un visiem, kas atceras to laiku, 2014. gadu, kas notika Rīgā, kas notika Latvijā, pasaulē un mūsu muzikālajā pasaulē. Es aicinu mūs atgriezties tur. Tā ir viena ļoti, ļoti forša vieta. Laipni lūdzam. 1, 2, 3. Tā bija baigā vasara, kad visi šķīda ārā. Ir kaut kādi nepilni 10 gadi, bet šovasar būs apaļi. 8. jūnijā ir 10 gadi kopš tā lielā koncerta un kopš tās lielās vasaras īstenībā. Kā saka dziesmā, tā bija baigā vasara, kad visi šķīda ārā. Un tā arī bija. Protams, tagad atskatoties, es tā saprotu, ka ļoti daudz svarīga iesākās, daudz svarīga jauna. Un man kaut kā liekas, ka ne tikai manā dzīvē, bet arī daudziem mums, nezinu, vai te mūsu paaudzei vai cilvēkiem man apkārt, daudz kas izmainījās dzīvē. Man un ne tikai arī maniem draugiem apkārt mums visādi juka attiecības. Es pats šķīros, viens mainījās tik daudz kas dzīvē, un tas bija ļoti smags laiks. Arī instrumenti mēs bijām tādā lielas aizes priekšā. To mēs, paldies Dievam, pārdzīvojam, un tad pārgāja kaut kādā nākamajā fāzē. Ir grupa Šipsī klausās, jā? Nāciet iekšā, jā. Uz darba interviju, jā? Lieliski, nāciet iekšā. Vai tas var būt? Tas man liekas, ka var būt. No Altiem uzreiz jau notiekās. Kadrēšana. Čau! Čau! Čau, Gustav! Kādu laiciņu neredzēts? Es Matīsam rakstīju ēpastā pēc mūsu pirmās vai otrās tikšanās, ka es jūtu, ka es gribu rakstīt kaut ko jaunu, es vispār gribu sākt kaut ko pilnīgi jaunu. Un vai viņš būtu ar mieru būt manā jaunajā grupā šim albumam vai šim koncertam. Un tad viņš teica, viņam jāpadomā. Tanī laikā es dzīvoju vēl, es tagad neatceros vai Amsterdamā vai Berlīnē, vienā no tām vietām. Un tad, kad Jānis gribēja ar mums sākt strādāt, tad viņam vajadzēja mani ielidināt uz Latviju, kas bija baigi brīnišķīgi. Viņš nopirka biļetes un tā. Un es atceros, viņš man prasīja, viņš teica, ka viņš man atbrauks pakaļ uz lidostu, un viņš man prasīja, vai man kaut ko vajag, vispār, man tur palikšanai Latvijā un tā. Es teicu, nē, vienkārši atved man rozes. Un tā, kad es izgāju ārā no bagāžas tās nodaļas, tad priekšā stāvēja Jānis ar rozes zobos. Un tad viņš nāca klajā ar saviem ieteikumiem, kas varētu būt šajā grupā. Viņš teica, mans mīļākais dombiedrs Lenijs, kurš spēlē basu, bet šajā reizē viņš varētu spēlēt kontrabasu.
beigās izrādījās, ka Lenijs vispār izvēlējās spēlēt čellu, jo viņš bija tādā čella periodā. Un tad mēs no Rudolfa Macata tēta aizņēmām viņš čellu, un koncertā beigās Lenijs spēlēja čellu. It's a long time ago. I remember it as being, a really nice experience. I remember arriving I think the day before the concert, and we had just like one rehearsal, and then we just went, and I'd never met Gypsy before. And it was, I don't know, it was like a instant connection and like start of a beautiful friendship. And it's nice to be back here 10 years later and to do it again, see what happens. Un savukārt Rudolfs Macats spēlē basu uz mūgu sintezatoru. Un es tajā laikā un joprojām īstenībā biju apsēsts ar ārfes skaņu, tāpēc es pats uzaicināju Elizabetu pievienoties grupai, un savukārt bundzinieka pozīcijā Matīs teica, ka ir tāds Ivars Arutjuņans, viņš šobrīd dzīvo Berlīnē, bet diez vai viņš piekritīs kaut kam tādam. Un es arī sapratu, ka principā es nāku no tāda popmūzikas lauciņa ar vēlmi, vai popmūzikas un akadēmiskās mūzikas, un man tā kā ļoti maz izpratni par to, kas vispār ir džēza mūzika un kas ir brīva mūzika, tāda, kurā tu dari to, ko tu gribi. Un Ivars piekrita, un tad mēs tādā aklajā randiņā satikāmies. Muzikālā sadarbība bija diezgan laba. Tā kā mēs ar Rudolfu un Lenartu un Matīsu nākam no vairāk improvizētas mūzikas pasaules, un Jānis nāk no varbūt vairāk populārās un klasiskās mūzikas pasaules, varbūt tas paņēma kādu laiciņu, kamēr mēs sapratām viens ar otru valodu, taču man liekas, ka rezultāts un mūzika bija ļoti iedvesmojoši, un arī ļoti mēs atradām viens otru. Jā. Pat pirmā tikšanās bija tāda, kad man zvanīja, man liekas, Ivars vai Jānis, un teica, ka hei, mēs te vienu dienu jau esam tusējamies, mums nav kas basu spēlē, moši tu gribi uz Sintiņu atbraukt. Man liekas, viņi man pat pašā sākumā neuzaicināja, bet pēc tam viņi laikam saprata, ka tomēr vajadzēs man. Es atceros, ka viņi man izāzēja. Mēs kaut kur mežā bijām, un viņi man lika iet kaut kur cauri mežam, un beigās, tā kā Ivars tur kaut ko jokojās. Un es uzķēros, un es tur kaut ko džeku, te nekā nav, tas neko vei, tur pa tumsi, cauri tumsēm, tad tu redzēsi, tur tuneļa galā, ne tuneļa galā, bet meža galā būs gaisma, un es uzreiz saprotu, ka sāk man āzēt, tā kā, bet tā kā mums bija superīgi, mēs tur, man liekas, mēs pat palikām pie Jāņa, pa naktī tur gulējām, muzicējām. We didn't smoke at that time. Cool? Tas labi atceries. Telefonu nav iefilmēts? Grūti to aprakstīt, bet man šķiet, ka ir kaut kas tāds pārcilvēcisks, kas mūs vieno šī projekta ietveros, lai cik dažādi mēs nebūtu. Man liekas, tas, ne liktenis, bet kaut kas tur ir tāds, man liekas, mazliet paranormāls, kāpēc mēs toreiz sagājām kopā. Un tas arī pierādās tādēļ, ka tas ir tik ļoti daudz cilvēkus ietekmējis un nenoliedzami arī tas ir bijis tāds ļoti liels sprādziens vispār Latvijas mūzikas estrādes un džezam, var teikt džeza un varbūt ne mainstream mūzikas pasaulē, tas, kas toreiz dzīva. 10 gadu atpakaļ es biju 22 gadus vecs, es biju tikko pabeidzis Amsterdamas konservatoriju, es biju nodzīvojis Berlīnē pusgadu. Man bija tāda sajūta, ka visa pasaule ir vaļā, un tāda sajūta vēl ar vienu ir. Bet tas bija tas pirmais tāds vilnis, kad ir pabeigtas skolas, un es tieši biju saticis Amsterdamā un arī Berlīnē tādas kā brīvās improvizācijas mūziķis, un man bija tā kā pilnībā manas sajūtas un mana filozofija par mūziku bija tikko atvērusies.
Un likās, ka mūzikai nav vispār robežu, un viss ir mūzika, un es biju ļoti tādā hipiskā noskaņojumā tanī laikā. Un tagad skatoties atpakaļ video, kurus mēs noskatījāmies ar Šipsi apvienību, kur mēs tanī laikā darbojāmies pie Jāņa lauku mājās, apenēs vienkārši un plikiem vēderiem spēlējām visu dienu, tad atnāca atpakaļ tās sajūtas par to laiku. Mēs dzīvojām pie manis mājās, kuras biju sācis dzīvot viens īsi pirms izšķiršanās. Un diezgan tādā apokaliptiskā punktā mēs kopā bijām. Mēs arī kopā reāli dzīvojām tās dienas. Visi puikas gulēja kaut kur apkārt istabās. Elizabete brauca ciemos pie mums. Un tad Rudolfs brauca ciemos. Tad kāds palika, kāds aizbrauca. Un tad noslēguma mēģinājumi, gatavojoties lielajam Ziemeļblāzmas iznācienam. Tas bija tas, kāpēc mēs vispār bijām sanākuši, jo Mārtiņš Mielaus mūs bija uzaicinājis uzstāties Piena festivālā Ziemeļblāzmā, un tad jau tā fināla fāze notika šeit, šajā vietā, šajā mūsu instrumentu studijā. Es sēdēju šeit, te kaut kur apmēram, kur Gustavs, tur bija Ivara Bungu setiņš, te laikam Lenijs. Mums ir vēl tāds video, kur mēs te visi īsi pirms koncerta vēl tā kā pēdējo reizi visu izspēlējām cauri pirms braukšanas uz Ziemeļblāzmu. Tas laiks pirms 10 gadiem, kā es viņu atceros, noteikti super īpašu. Likās, it sevišķi vispilgtāk palicis atmiņā tas koncerts. Es nezinu, kaut kādā ziņā tas ir bijis viens no spilgtākajiem, man liekas, koncertiem vispār man. Tieši varbūt tāpēc, ka, es nezinu, man likās ļoti augsts līmenis vispār tai mūzikai, un tāds tiešām pasaules līmeņa grupa arī tas sastāvs bija super spilgts. Aizaugušas takas redzi pati, kur katru gadu jauna saule dīkst, bet uz to puisi, kas reiz tevi satiks, es laikam esmu mazliet greizsirdīgs. Meitene no manas klases ir dziesma, kuras uzrakstīju 2014. gadā, varbūt 13. nogalē. Es biju ļoti sabēdājies, un tā vispār ir pirmā dziesma, kuras jebkad uzrakstīju ar ģitāru rokās. Un sabēdājies es biju, tas varbūt tagad izklausās kādam smieklīgi, bet es tiešām biju ļoti sabēdājies par to, ka tajā laikā bija ļoti slims mans kaķis, un viņš tikko bija nomiris. Un es vienkārši biju noraudājies, vienkārši pilnīgi aumaļām. Es biju Kuldīgā tajā laikā, ciemos pie sava drauga, tur dzīvojos radošā nometnē ar instrumentiem. Un tajā brīdī es biju iegājis virtuvē, kaut kas skrapstinājās virtuves skapīšos. Es attaisīju tos virtuves skapīšus un sapratu, ka virtuves miskastes maisiņā ir iekritusi maza pelīte un netiek ārā. Un es paņēmu to, es atceros to peli rokās, man ir kaut kur tā bilde ar to mazo pelēnu. Un es nezinu, kādu absurdu loģiku tas viss kopā izveido, bet radās dziesma par meiteni no manas klases, kuras pamatā ir man ļoti mīļš Ojāra Vācieša dzejals.
Sākumā ir tāds kultūras šoks, kad ir pagājuši 10 gadi, tāpēc, kad saproti, ka laiks skrien. Bet kaut kādā ziņā arī forši pastīties atpakaļ, kā mēs esam katrs izauguši pa 10 gadiem, kas ir mums noticis. You look like exactly the same. I know that 10 years has passed, and for me, I never say that. It's like, wow, like time flies so quickly. No, for me, I feel like it was... You also look the same. I know I look even younger. No, but seriously, I feel like... You look like 18. Well, the same. I think that's the key right there. But I think that these 10 years would happen. For me, they feel like 300 years. Like it was different world. It was world before A, before B, before like so many things. So it's like really, really long time ago. But at the same time, look at you, and are we all like vampires because we just don't age? You know, we just look the same. We look better, probably. Spilgtākie notikumi dzīvē ir nākuši klāt dažādi ļoti šobrīd tuvi cilvēki un ir gājuši prom ļoti tuvi cilvēki. Tā kā es domāju, tas kaut kāds ir vairāk tā aptverts tas dzīves kaut kāds tas īsums kaut kādā ziņā, cik ātri tā kā paskrien laiks un ka katrs brīdis, kas mums ir dots ar kādu cilvēku, tas ir tikai brīdis un kaut kā agrāk, protams, zinu, ka tas arī ceļš, ka tas bērns vispār par to nedomā, bet, protams, kad mēs tā kā pieaugam, mēs saprotam, ka viss ir, ka visi ir tādi brīži, kas pienāk, notiek un aiziet. Es domāju, ka tas kaut kā ir man vairāk kaut kur nosēdies. Daudz skumīgu šķiršanos un apjausmas par to, ka laiks iet uz priekšu. Un tas, ka ir tik ļoti, ļoti jābūt pateicīgiem par to, kas ir un par katru mirkli, kurā mēs varam būt kopā, ka tas arī ir vislielākā vērtība, kas ir vienkārši iespēja būt kopā un ka cilvēki apkārt ir dzīvi un veseli, ko vēl citu var vēlēties. Mana dzīve ir stāsts, nolietots citāds un klausies. Vēl ar laudas vēl varētu... Jā, tas ir interesanti tagad sanākt kopā it kā tiem pašiem cilvēkiem, bet pilnīgi citā pasaulē, arī citā laikmetā, salīdzinot ar to pasauli, kas bija 2014. Gadā. Un interesanti ir, ka tā cilvēcīgi man šķiet, ka vispār nekas nav mainījies. Visi ir tie paši, kas tie bija toreiz, tikai varbūt vēl siltāk ir tā sajūta. Ir pirmkārt tāda laba un mīļa atgriešanās pie sevis, tā kā satikt to sevi, kas tu biji to laiku. Un savukārt sadarbībā, protams, ka pie šiem 10 gadiem mēs esam visi ļoti daudz iemācījušies. Es redzu, kā katrs ir progresējis un kā katrs ir kaut kam visādām vētrām, tumsām un rītausmām izgājuši cauri, bet visi joprojām turas pie mūzikas kā tā galvenā jēgas punkta šajā dzīvē, kas mūs var izvilkt laukā no vissmagākās depresijas un var visbrīnišķīgāk piedzīvot laimes mirkļus. Jā, es vienkārši mīlu šos cilvēkus un esmu ļoti, ļoti pateicīgs, ka man ir izdevies visus sasaukt kopā un ka šī mūzika nāk kā tāds atrisinājums,
kā tāds fināla vārds izrādē, kurā beidzot visam izrādās ir jēga, arī vissarežģītākajām lietām, kam tu esi gājis cauri. Un katra šķiršanās ir satikšanās, arī ar sevi, un svarīgi arī sevi droši vien kaut ko atšķitināt no kaut kā atvadīties, lai pēc tam tu varētu kaut ko jaunu sevi ieraudzīt. Gotcha.